Tā, ņindzas. Šodien, karoče, mēs gāzīsim, testēt šo aparātu. Video būs diezgan garš, un es tur to Ivo mācīšu driftēt, diezgan žoska. Tā kā, kam ir slikti nervi, vai nespēja nosīties tādām lietām, tāda lūdzu šis video nav priekš jums. No, tu maziņš ievadiņš jums, un maucam testēt 46, vai mums ir jauda, un skatāmies, kā gāja Ivo. Tagad tev būs jāmācas braukt. Nav sliktam dzejotājiem olas vienmēr traucē. Brauc! No, kāpēc atlaidi gāzi? Vienkārši izskatās pēc tā, ka tu mīs. Drošāk, drošāk! Tā, ņindzas, esam Jēkabpils lidlaukā ar visu ģimeni, ja? Kāds krūmos, kāds rekur ar ritenīti, gangsters. No, patestēsim 46. Un es jau te izmetu mazu līkumiņu. It kā jauda viss ir, sajūgs ir, neslīd, pat arī valkotrais. Tā kā kačāsim tev skilu, ja? Izbraukšu vēl vienu līkumiņu. Šī ir pilnu konfigu. Ņem kā priekšā. Lai no āras pakļūt. Čuť vēl pietrūks, bet mašīnai braucama, visi zeši bisi. Kur vajag var uzklačīt, viņa aiziet. Kaut kas jādomā vienīgi, ja grib agresīvāk braukt, jādomā ar savirzi. Baigi ielaužās lielā leņķī un nevar ārā dabūt. Bet, nu, ir ok, tā kā jāmācis tev tikai braukt, ja? Jā. Uztaisīsim pie reizes mazu reklāmiņu. Vēl ir maikas, kūdī. Un vēl mums ir šifteri, ja? Tā kā, kam interesē, viss info aprakstā, vai ne? Tagad tev būs jāmācis braukt. Nezinu, izkārtosim kaut kādu konfigu trasīti. Ņem. Izkāp ārā. Izkāp ārā.
Taču te šitāda apteiks. Oņali, ja? Ar pirmo robu visu šito var izbraukt. Brīvi. Te var astotniekus taisīt. Uztaisīsim tev kādu vietu, kur braukt ārā. Un braukšu šodien apli, ja? Kaut kā tā. Iekārto beņķi. O, kompensators tikšķi. Tas nozīmē, ka jādomā par eļas maiņu. Dai, kārtojies, lai mašīna padzies, sagaidam mazo gangsteri un tad jau sāksim tevi trenēt. Ja? Dai. Tā, vienu, ko es varu piebilst, vismaz priecē, kad atbraucot no pirmā atu skatiena, mums te ir plus mīnus kaut kāda kārtība. Iesildīsies, un tad es viņam saku, lai brauc lielo apli. Davai lielo apli brauc. Un brauc ārā. Ja tu brauc iekšā, uztais apli un brauc ārā. Un puses ar maini un brauc lielo. Grīda jātur ir. Līdz limiterim. Šoreiz viņš iet līdz limiterim. Tā kā mums ir jauda. Pats jūti, ka iet labāk. Ko? Krietni labāk iet. Vienīgi jā, mums kaut kāds tikšķis ir izspiet sajūgu. Jā, kaut kāds tikšķis mums ir, eļļa jāmaina. Davai, brauc! No, mēs uzlikām citas riepas priekšā, bišķīt arī vadāmība pamainījās. Un drusku ir lielāka jauda, atkal jāsāk mācīties gan no jauna braukt un liela pauze pa vidu. Tā. Tev izslīd priekšā. Tu ej understīringā. Tu iemet viņu tā droši, paņem un ieskalini un pussajūdziņu uzreiz. Iešūpini. Varbūt pat pussajūgu nevajadzēs, ja tev būs pareizs ātrums un gāze, viņš pats sanesīs. Tad tu šite brauca taisniem riteņiem un uzsit pa sajūgu. Nekad... Nu, vai nesit pa sajūgu, bet tu aizbrauc ar taisniem riteņiem un tad tu vienkārši apgriezies. Vienkārši izskatās pēc tā, ka tu mīs. Drošāk, drošāk. Un apakaļ arī var driftēt. Izmanto degvielu resursu liederīgi. Pretējo pusi arī var driftēt. Apgriezies pirmais, otrais un čūskiņu brauc. Davai, riepa, nesatraucies, mums riepas ir daudz. Davai, davai! Durvis vaļā ir. Nu, tā kaut kā mēs pavadīsim visu dienu. Nezinu, visu jau es te nefilmēšu, tā kā jau kaut kas sāk sanākt, tad es jums pieslēgšu. Tā, uzkrausim viņam čupu ar riepām, kur viņam vajag iemesties. Šiten atkal tieši tas pats slīd ārā priekša. Es nezinu, kāpēc tev nesanāk. Tu tā kā ieskalo un tev slīd riteņi ārā. Nu tad, nezinu, tā mēģini savādāk, neieskalo, bet uzsitu vairāk pa sajūgu un iknāk. Kaut kas tev nav, tu pats mēģini izprast, kas tev nav. Un apakaļ arī es saku driftēt, ej, re, kur ir čūska.
Varbūt segums tas lidens ir, nezinu, bet es braucu, man sanāca. Viss kārtībā. Nav sliktam dejotājiem olas vienmēr traucē, brauc. Bišķīt salielēju te pa to kārtību. Un šito čupu skatoties, tas ir vienkārši. Kāds viņas ir visas izspārdījis un tā arī atstājis. Gandoni, viss, ko es varu pateikt. Tāda sajūta, ka tā arī viņas ir jāatstāj. Un viss. Nu, aiziet. Mēģinājums 1501. Nu, šito pusi viņam sanāk. Te viņam, nezinu, priekšstum jāra understīringu taisa. Īkšķis uz augšu, davai. Ko? Nu, brauc šitā, apgriezies, brauc uz otru pusi, apgriezies un brauc šito. Un varbūt, ja jūti, ka tev sanāk, mēģina apli apbraukt. Pat sajūgu. Jā, pat uzsit sajūgu un jau sanāca. Nu, tas jau uz inerts tālāk viss noteikti. Tu atstrādā stūri un tu vari pārmesties. Davai, ja sanāk, tas ir labi. Griez nos to pečku, taisi logu. Logus aizmugri attaisi vaļā. Sānslīdē jau, ka iet, tad jau smuks vējiņš pūš. Davai, darbojies. Nu, kamēr Džondžiks trenējās, nezinu, kaut ko parunāties. Nu, bijām Jēkabpilī, Daugavpilī, pastījāmies driftu. Pačikojām tur kā Kenetam iet, atbalstījām, cik nu varējām. Nu, vienīgā doma, kas pēc tā visu pasākumu nāk prātā, ir tas, kad jākustina ātrāk savi projekti, gribās arī gāzt, braukt. Un bišķiņ tā kā nolika savu tādu mērķi, mēģināt 92. dabūt ejošu līdz nākamai sezonai. Un iespējams varbūt pat uzbraukt Daugavpili ar viņu. Finansiāli tas būs grūti, bet, nu, mēģinām. Bam. Tāpēc es saku, kad te ir grūtāk, te paliek šaurāka trase. Vienīgi es tev varu... Es bišķi te riepas pārbīdīšu, lai tev platāks paliek un brauc vairāk stūrē uz iekšmalu. Jo es neiedevu līdz kalam gāzi, man ir savu taisnību. Nu, pussajūgu vai? Jau, kad tu nāc šeit, jau jūti, ka tev gurs jau laicīgi, jau uzkačā pa sajūgu, lai tev leņķī ielaužās. Un... Ne, protams, ka tur nekā traka nav. Saseivoju un visu, jau pat nepastūmi tur vienu riepu. Un brauc uz abām pusēm. Nu jā, Česiks beidzot normāli. Kaut cik normāli vismaz iet un stabili iet, vismaz gāzt var. Jauda ir. Un pat bez gaisa masas mērītāja. Un mums teica, ja viņi uzliks, tad būs vēl klāt. Un ja viņiem būs vēl klāta jauda, tad vispār būs pa čotnam. Jo šur tur vajag tā kā uzsist pa sajūgu. Nu, viņam gara attiecība, 307 ir gara attiecība, viņš kaut kur papamst, bet nu tā vismaz var uzsist pa sajūgu. Un viņš negurst, viņš ķipā, nu, grib iet, aiziet. Vienreiz, otrais uzsit un visi čotka. Un sajūgs ar strādā čotka. Tas jaunais disks drusku tikai uzož kādiem brīžiem, bet, nu, pietrīsies. Pietrīsies un gan jau, ka būs ok.
kaut kā tā, jā. Nezinu, kā dienu vēl Kenets atvedīs savu žurku jauno. Tur būs jāliek dīzeļa trīnieka kārba. Apgreidoties vajadzēs. Viss bija labi, tikpat raku. Nu jā, tur vajadzēs apgreidoties. Nu tā jau kaut ko gan jau. Moška pat šitajā pašā video es kaut ko pafilmēšu. Pievienošu klāt, lai garāks video ir. Nu jā, pa Daugavpili, Jēkabpili, pa komentāriem es sapratu, viss ok, taisīsim kaut kādu vidiku sezonas beigās. Nu, kāpēc atlaidi gāzi? Nu jā, taisīsim vidiku, tad jau kaut ko izdomāsim, samontēsim, jo ir vēl plānā braukt raganas katlu. Tur viss ir kārtībā, brauc! Tu pat riepām nepieskāries. Tāpēc, ka tevi nes uz ārmalu, stūrē uz iekšu. Kur skaties, tur stūrē. Ja tu skaties uz riepām, tu arī tur aizbrauksi. Viss bija labi, reku tev līdz šitam momentam, redzi? Pasties, cik tev tālu vēl bija. Reku tu bremzes nospiedi, redzi? Cik tev bija laiks domāt. Tālu te bija. Gurs nost pa sajūgu vajag sist. Un uz abām pusēm draudziņi brauc. Kāpēc tā kā uz vienu pusi brauc? Nu, vismaz bremzes nost. Uz abām pusēm. Tagad uz šito pusi tur apgriezies un brauc atpakaļ. Davai! Nečīksti, darbojies. Karsti ir novelts maiku. Un jā, nu ko vēl mēs te varam parunāt? Pa sekotājiem redzu, ka kautrīgi, bet lēnām augsts sekotāju skaits abonē. Mums jau ir 7170, jā. Tā kā pieabonē, ja tev viss šits interesē. Nu jā, iesim uz 10 štukām lēnām. Kā nesanāk, sanāk, viss ir kārtībā. Uz ručņika riņķī un apakaļ. Nu jā, iesim uz 10 štukām. Un tas man palīdzēs varbūt kādu reklāmdevēju piesaistīt, kādu sponsoru. Tu maini puses, vienreiz tur, apgriezies un brauc apakaļ. Jā, tā kā tā, piesako laikus, komentārus, viss tas ļauj video bīdīties uz priekšu, citiem redzēt, rekomendācijās. Tā kā neslinko, tas ir ļoti svarīgi. Man, kā kaut kāda satura veidotājiem, jo es esmu tāds baigi paslinks uz visu šito. Un jūs esat lielākā motivācija dēļ, kā es vispār to daru, jo, naudu nekādu principā tas nenes. Tā, nezinu, ko es varu pastāstīt. Tie, kas nezina, tas mums ir 46. 323. MP2 prefs ar 170 zirgiem. Mēs riktīgi ilgi cīnījāmies, kamēr viņu dabujām kaut cik ejošu normāli un kamēr dabujām viņam jaudu. Tagad mums tur ir apmēram, es domāju, kādi 192 zirgi ir. Varbūt čuķuķi vairāk. Mums īstenībā ir iespēja nomērīties. Mums bija komentārs, ka mums uzsauc jaudas stendu Ciemupē. Jā, tur kaut kādi apmēram. Tad nomērīsies, redzēs, cik tur ir precīzi. Bet mums ir trīnieka sadalane, trīnieka ieplūde. Un MP2 2.8 izplūdes kolektori. Un 63 mm taisnā izplūde ar kaut kādu ķīniešu bunduli galā. Tagad viņa kaut cik plus mīnus normāli iet.
negurst, un iepriekš viņa bija vienkārši, tāda. Bet, labi, mums ir tā, kad skils aug kopā ar mašīnas jaudu, tā kā mums tas ir kā reiz. Jo iepriekš mēs braucām ar pirmo robu, otrais vispār bija aizmirsti, viņš nevilka. Tagad rekur visu dienu izmantojam otro pārnesumu. Ģaļņikā. Iepriekš mums viņa vispār pat nevarējām visu konfigurāciju izbraukt. Tagad viņa tur tai iemetienā bišķī tur tā kā pataisnojas un tālāk visu var izbraukt un galu var izvilkt ar otro. Vienā vietā nedaval. Pasties, kā iet ar otro. Iepriekš mums pat ar pirmo robu šitā negāja gura nost. Kaut kā tā, jā. Tas ir pa tehniku. 307 redaktors, Getra kārba. Ko, korči, tēt laidīs. Mums reku hamuts ir jāuzliek. Saki? Jā, labi. Koroči, te braucu iemetos, tas sanāk, kā tur 50, varbūt pat 60 uz 40. Šā riepas nebūs. Nekas nesanāk tagad. Viss sadzirdēja mani. Nē. Labi, es nerunāšu. Tas līdz tam vēl ilgi. Savirza kaut kāda sūdīga. Viņa vienā momentā iet normāli, otrā viņa ieķerās vai nu sūdīgi stūra. Un šeit man nesanāk. Mēģināja iemesties sanāks, bet vajadzēja lielo gāzi. Skatāmies te, kā būs. Mašīnai kaut kāda specifika ir, uz vienu pusi tendence viņai ielausties leņķī un griezties riņķī. Uz vienu pusi viegli lieta, uz otru jādomā, jāstrādā. Man tur es iemetos, man uzreiz viņu met uz turieni, man aiziet viņš pilnā leņķī un iesprūs. Jā, un tu jau viņu nevar ārā dabūt, viņš kā ir pilnā leņķī, viņš griežās riņķī. Jā, var redzēt, ka pat jau riepas jau tur divs. Mēģināšu nokurināt riepas, tad brauksim, ieliesim degvielu. Davai. Brauc.
No tā ņīnzas, tā mums kaut kā gāja lidlaukā. Palielam viss bija čotka. Vienīgi, nu jā, kaut kas jādomā savirzi. Un visticamāk, ka kaut kāds, nezinu, būs par šito mašīnu fināla video. Ja nu vienīgi mēs neizdomāsim kaut kādu turbaču taisīt, jo turbīna mums ir nopirkta no N55 dzinēja. Reku, mums viņa stāv. No, tie vienīgi mēs taisīsim turbaču, tā kaut ko mēs vēl pafilmēsim, bet tā, principā, aparāts ir gatavs. Vajadzētu uztaisīt vēl vienu video. Tas būtu par savirzi, aizdīsim uzlikt savirzi, aizbrauksim, uzliksim uz jaudas stenda, tikmēr jāmēģina dabūt gaisa masas mērītāju. Un, principā, tas būs arī viss, tad jau kaut kā tur drifta video vairāk, bet tā, principā, jā, viss. Mašīna būs gatava, braucama, viss mums viņai būs. Nu, ja nu vienīgi, nezinu, jūs tur komentārā ierakstīsiet kaut ko, ko vēl pafilmēt, parādīt, bet nu jā, tā kā tiekamies nākamajā video, uzliksim savirzi, un ja mums vēl ir aktuāls piedāvājums pa jaudas stendu, tad aizdīsim, uzliksim uz jaudas stenda un nomērīsim, cik mums tur ir zirgi. Man pēc sajūtām liekas, ka tur ir kaut kāds 192, bet, nu, jo man žurka bija stokā, viņa apmēram tā gāja. Bet, nu, pastīsimies, cik tur mums ir tie zirdziņi. No, kaut kā tā.